Tātad šodien es biju pie doktoras Malnieces uz savu otro skrīningu, un forši tās ir tādas sirsnīgas reizes, kad satikties ar bebīti, redzēt, kā viņam tur iet, kā aug. Doktora arī ļoti detalizēti izstāstīja par anatomiju, visam izgājām cauri, un tas jau, protams, tieši tas, ko vecāki grib dzirdēt, to sirdsmieru, dzirdēt, ka viss ir kārtībā un bērniņš aug. Nu jā, katrā skrīningā mēs uzzinām kaut ko citu, jo tiek skatīts atšķirīgas lietas. Un jā, šis skrīnings bija vairāk par bērniņa anatomiju. Gājām cauri bērniņa anatomiskajām struktūrām, sirsniņai, smadzenēm, rociņām, pirkstus izskaitījām, visi vēderdomu orgāni, viss. Mazliet paskatījāmies, uztaisījām 3D rekonstrukciju. Bebītis slēpās. Ak, tu kautrīgā. Tā kā mums sanāca tāda kvalitatīva austiņa un baidziņš, rokas bija priekšā sejai. Tas bija jauki mazliet redzēt to siluetu. Uzzināja, ka bebītis svēra aptuveni jau puskilogramu ar kapējkām. Tas arī palīdz, kā saka, zīmēt to vīziju. Sirsnīgi forša tikšanās reize, un doktora Malniece tiešām brīnišķīgi izstāstīja par visu, ko mēs vēlamies zināt.